ar Edgāru mēs arī sagājām dēlī. Ne tikai Raimonds Pauls. Bet arī, protams, ne jau tas ir mūžnaica, ne tā. Nu kā, visi zina to, ka Edgars nevar ritmā trapīt. Nu nekā. Viņi var mācīties un ievadu spēlēt, un kā mēs Zenti spēlējam, tas, ko Zenti neatļauj, tas ir kaut ko partijas tanti vien neatļauj, aizliedz mums to programmu, bija forša programma ar Niks, Edgars un es trijotā. Freibergs bija uztaisījis skaistas kostīmas, scenogrāfiju, visi aizliedz. Un es kā mēs Zenti trenējam, pilnīgi tās vietas, kur viņam jāsāk dziedāt, lai viņš trāpa ritmā. Es vilku elpu. Lai jums izdodas, draugi. Jā, teikt, viss. Un tas elpas ir, vai atkal dzied ar mani tautmeita. Tur ir šis te. Tas ir priekš Edgāra, lai viņš trāpa, kur sāk dziedāt. Tagad jāuzstājās, viņš atkal vālē garām, viņš nepievērš manu uzmanību, ka es viņam rādu, kur sākt. Tā mēs pēc viena tāda koncerta, es saku, Edgar, sāku lamāties. Es saku, aizkavēsies jaunība. Viņš ir cienījamāks vecāks, bet es uz jūs viņu nekad nevarēju uzrunāt. Es saku, Edgar, tu esi egoists. Baigais egoists tu esi. Kad tu šitā te neņem galvā un vālē pats mēs esam samācījušies un vajag precīzi un tā. Viņam tas egoists tā pieteicis, viņš, to es tev nemūžam neaizmirsīšu. Un tad, var sakot, sadarbība ar mani pārtrūka.